Tāda doma ir traka, ir jakata dāsana, parādi taču vismaz mums kādu triku. Dzejniece Anna Simina lasa savu dzejoli, kas šeit mākslas centrā NOAS saplūst ar skatuvisku jogas nodarbību. Tā sevi piesaka gados un pieredzē jaunie autori, kuriem šobrīd notiekošajās dzejas dienās ir atvēlēta īpaša programmas daļa. Man patīk domāt par saviem dzejoļiem kā par tādiem individuāliem pokemoniem. Viņam katram ir savas superspējas. Šovasar es ļoti daudz rakstīju par mīlestību. Pārsvarā spēcīgākie dzejoļi ir tie, kurus rakstot, tu raksti par to, kas tieši tev tajā brīdī ir aktuāli. Es rakstu daudz par visādiem iekšējiem stāvokļiem, sajūtām, apstākļiem, arī par dabu. Mēģinu kaut kādas asociācijas veidot ar dabu, ar orgāniem, piemēram, vai kaut kā tā, jā. Abas dzejnieces ir jauniešu literārā konkursa aicinājums laureātes. Šajā Rakstnieku savienības rīkotajā projektā ik gadu piedalās ap 100 jauno literātu. Konkursa uzvarētāji gada garumā piedalās semināros, publiskos lasījumos, un jau 5. gadu viņu uzstāšanās ir neatņemama dzejas dienu sastāvdaļa. Šiem jauniešiem ir vairāk varbūt iespēju, kur kopā būt, ir vairāk šīs vietas nekā kādreiz tas bija, kur pulcēties, vairāk iespēju, kur uzstāties, bet tematiski laikam tomēr tās tēmas jau ir nemainīgas un mūžam jaunas vecās tēmas. Mūžam jaunās vecās tēmas dzejas rindās iekļauj arī Literārās akadēmijas dzejas meistardarbnīcas studenti. Tieši viņi šajā dzejas dienu pasākumā uz skatuves nomainīja aicinājumu jauniešus. Viņu uzstāšanos vienoja nosaukums "Saņemies un atlaidi". Šajā pasākumā mēs varbūt kaut kā drīzāk aicinām atbrīvoties no kaut kādiem priekšstatiem, kur varbūt nav vienmēr arī tik vēlami vai vērtīgi, ieklausīties citu rakstītajā un kaut kā būt kopā. Pavisam tie bija 13 Literārās akadēmijas studenti. Starp viņiem arī ikdienā mākslas terapeite Inga Bitēna. Es redzu, kā vispār māksla pat pa sevi palīdz cilvēkiem konteinerēt vispār visas emocionālās pārdzīvojumus. Bet priekš manis tas ir šobrīd tā kā ar mākslu ir pa maz, un dzeja tieši iedot kaut kā tādu, nezinu, tā kā kaut kur pieštapselējos Dievu un tuvāk. Ar to dzejas dienas ir tikai sākušās. Lasījumi, koncerti, tikšanās ar autoriem, semināri. To visu šogad vieno sauklis Dzeja elpo. Programma noslēgsies 14. septembrī ar dzejas dienu balvas pasniegšanu šeit pat mākslas centrā NOAS. Jānis Lācis, Normons Čirkste, Latvijas televīzija.